Jā, sveiki, labdien! Šeit atkal klātam kanāls Gods kalpot visai Latvijai ar savu 22. epizodi, kur gribēju pastāstīt, padalīties ar to, kas tad ir Jēzus Kristus un kā to saprast un kas, kā to vispār ko par to domāt. Un mēs jau zinām, ka Bībelē rakstīts, ka Jēzus Kristus nāca pie mums cilvēkiem, kas tad viņš bija. Un tā gribēju jums pastāstīt, ka tas ir, Jēzus Kristus pats Dievs, radītājs, visa universa radītājs cilvēku ķermenī. Un tā viņš izdomāja, ka viņš vēlas atnākt pie saviem bērniem, radījumiem, ko viņš radījis, lai pamācītu, kā jādzīvo, kā viņš gribētu redzēt, ko lai mēs darām un kā lai mēs attiecamies viens pret otru un ko lai mēs vispār, ko lai mēs darām savās dzīvēs, un tā. Tā kā, tas Jēzus Kristus, tas ir pats Dievs, kas ir noslēpts ķermenī. Kāpēc viņš saka par sevi, ka tas ir, viņš ir vienpiedzimušais Dieva dēls, tāpēc ka laikam nav nekur citur universā, nevienas planētas, kur pats radītājs būtu iemiesojies, cilvēku veidīgā ķermenī un dzīvojas šīs planētas, tāpēc arī tas tā domāju, ka tas varētu būt vienīgais gadījums vispār visa universa vēsturē. Es tā pieļauju. Tas tā varētu būt, ka tieši šeit uz mūsu planētas, tāpēc arī, mēs esam ļoti privileģēti šeit dzīvot uz Zemes, jo mēs arī paši, mēs cilvēki arī esam, principā, kā garīgas būtnes, kas dzīvo šajos ķermeņos, šos cilvēku veidīgajos ķermeņos, kas esam augstākie vispār radības elementi, radības šiem pārstāvi, ka mums ir brīvā griba, ka mēs varam izmantot savu brīvo gribu. Katru minūti sekundi mēs varam paši izdomāt, ko gribam darīt un kādā veidā dzīvot, ka mēs neesam tā kā kontrolēti, kā, dzīvnieki, kuriem vienkārši ir instinkti, ir iestādītas programmas, pēc kuriem viņi vadās un dzīvojās un tā. Tā kā, tas ir tāds moments, šajā epizodē gribēju pastāstīt par to, kas ir Jēzus Kristus un mēs šo domu, šo ideju pieņemam, spējam uzticēties šai idejai, ka Jēzus Kristus tas ir pats radītājs, pats Dievs cilvēku ķermenī, tad kaut kas notiek, kaut kas tāds brīnumains, kaut kas mūsos, Tad ir kaut kas brīnumains, mēs spējam tam noticēt vai uzticēties vai kaut kā pieņemt vispār, kaut kas mainās mūsos, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds ļoti tāds ļoti spēcīgs tāds moments. Un tas notiek kaut kas interesants mūsu iekšienē. Mūsu pamostās kaut kāda atbilde, šī, tāda garīgā cilvēka vai garīgās dievišķās būtnes, tāda atbilde uz šo tādu aicinājumu. Paverās kaut kāda tāda saprašana, augstāka, tāda vispār, par dievišķo, un kas mēs esam, un
jā, kas ir mūsu radītājs. Viņš, principā, ir tēvs, jā, mūsu tēvs, kas mūs radījis, jā, un jā, lai mēs arī kaut kādā veidā ļoti pilnīgi attīrītos no kaut kādām sliktām lietām, kas ir mūsos, un pamanīt šīs labās lietas, un tā kā, jā, mazliet tā kā apcere par to, kas ir Jēzus Kristus, un tā kā, jā, tas varbūt, lai jums kalpo par kaut kādu tādu vielu pārdomām, un jānovēl, lai arī jums, teiksim, tas šī ideja kaut kā, tā kā, jūs spētu tā kā viņai uzticēties un tā kā mēģināt apstrādāt un sagramot šo domu. Tā, es domāju, tas arī jums ļoti, ļoti palīdzētu, un tā kā labi, ok, šai epizodē pietiek, labi. Čau visiem, līdz nākamajai reizei. Tā.